Labdien! Mani sauc Māra Sāra, man ir 9 gadi, es darbojos folkloras kopā Vīteri. Un reiz senos laikos kādam ķēniņam bijusi daļa meita. Un vienu nakti ķēniņš sadzird, kā lūdz, kā grab, kā nevar saprast, ies skatīties. Ķēniņš ierauga, viņa paša meitu velni no gultas izrāvuši ārā un nes prom. Ķēniņš tūdaļ sasaucis visu valsti kopā un teicis, lai iet princesi meklēt, kas atvedīs mājās veselu, tā princese par sievu. Pie kāda stāva kalna dzīvojuši 3 brāļi, 2 gudri, 1 muļķis. Gudrie brāļi jau iepriekšējā dienā bija aizgājuši princeses meklēt, bet muļķīts palicis mājās, lai skodamies domātums, vai iet, vai neiet. Te pēkšņi pacer acis un ierauga. Princese kalna galā saliekusies uz akmena akmens un raud, bet akmens griežas un bez jēgas šo skurbina. Muļķīts tūdaļ izrāvis āzi no kūts un jājas kalnā. Pirmās 2 reizes gan āzes nokritis, bet 3. reizi saņēmies un kalnā uzjājas. Piegājuši pie akmens, muļķīts lēcis akmeni uz labu laimi čupurā. Uzlecis arī, bet tai pašā brīdī blākš akmens nogrimis ellē, un šie aki tam līdz. Nonākuši pazemē, velni princesei ņiguņāgu apkārt un tiešām izrauja princese muļķītim no rokām un ieslēdzais ciešām durvīm. Bet par laimi muļķīts ieraudzījis lielu dzelzskatu. Pakampis to un sadauzījis durvis drumstalās, vēl uzsaukdams, ja neatdosiet princesi, es jūs apslānīšu. Velni tūdaļ palikuši mierīgāki un teikuši, ka nevarot paši savu galvu izlemt, lai iet pie lielā velna princesi prasīt. Muļķīts gājis arī, bet par laimi ieraudzījis lielu lodi, pakampis to un teicis, ja neatdosi princesi, es tevi kā mušu notriekšu. Lielais velns pie sevis nodomājis, re, kādi te kaismīgās eiteļi zemē, ko darīt, lai ņem? Lielais velns licis princesi ar muļķīti uz apaļā akmens sēdināt un ārā vilkt. Akmens bija iesiets virvē, ap 300 velnu metušies virves galā un uzvilkuši šos kalnā. Nonākuši virzemē, muļķīts palaidis princesi uz mājām, bet princese, promējot, uzmaukusi savu grēcēnu muļķītim pirkstā. Ķēniņš bijis par daudz priecīgs, ieраudzītam savu meitu sveiku un veselu mājās, un to vien prasīs, kas glābis. Princese tam atbildējusi, mans brūtgans savu grēcenu atdevu. Ķēniņš licis atvest uz pili tādu, kam meitas gredzens pirkstā. Diezin drīz atraduši šo arī muļķīti, krāsnes priekšā pelnus grābjam. Muļķītim ar princesi bijušas brašas kāzas, un tie dzīvojuši ilgi un laimīgi. Bet tagad es jums izstāstīšu kādu maza bērna bērnu stāstu par dziesmu svētkiem. Reiz Vīteros gāja kāds 6 gadus vecs puika vārdā Marts, un vienu reizi velni to sarunājuši nozagt. Labi, tā nebija. Reiz Vīteros gāja kāds 6 gadus vecs puika vārdā Marts, un tieši uz dziesmu svētku laiku Marta vecāki bija devušies ārzemju braucienā. Vīteriem dziesmu svētku nedēļa bija ļoti piepildīta. Dažādi koncerti, pasākumi un daudzi citi sarīkojumi. Visi bija noguruši. Protams, arī mazais Marts. Pienāca pēdējā dziesmu svētku gājienu diena. Gājiens. Gājiena vidū Vīteru vadītājai Sandrai zvana Marta vecāki, kas ir tikko ielidojuši Latvijā. Sandra dod telefonu mazajam Martam, un pirmie vārdi, kas izskanēja no Marta, bija šādi. Tēti, māmu, kad jūs mani izņemsiet no šejienes?
bet varbūt gājienā. Bet neviens nepamanīja, ka gājienā arī gāja